Bet tagad dodamies uz Latgales reģionu. Gūsim ieskatu ārvalstu investoru darbībā. Sijā Bergvik Skog – mežsaimniecība. Moto – lai mūsu bērni dzīvotu labāk. Par ārvalstu investoru vēlmi iegādāties Latvijas lauksaimniecības zemes un mežu platības ir dzirdēti daudz nievājoši vārdi. Tomēr, aplūkojot ainu dabā, mazliet nākas aizdomāties. Zemes gabali, kurus apsaimnieko pašu ļaudis, ir aizauguši. Tajos katru pavasaru deg kūla un arī iespējams līdzekļu, lai situāciju mainītu, diemžēl nav. Tikmēr ārvalstu uzņēmēju apgriezieni ir iespaidīgi, piemēram, Latgalē. Šī varējas zviedru firma Bergvik Skog. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mēs te drīkst strādāt un drīkst apsaimniekot tādā skaistā meža. Katru gadu mēs stādīt apmēram 4 miljonu stādi šeit Latvijā. Visi stādi ir iegādāti Latvijā, gandrīz. Un tas nozīmē, ka mums stādīt uz katru Latvijas iedzīvotāju 2 stādi. Tā kā mūsu firma visu laiku domā par nākotni, tas var arī ļoti labi atspoguļot ar to piemērs, ka firma ir apmēram 700 gadu vēstures Zviedrijā. Un tas nozīmē, ka kaut vai mežs ir 100-gadīga aprite, tā mums ir veseli 7 aprite apsaimniekot savā mežā. Un tā ir arī mūsu mērķis šeit Latvijā. Uzņēmums Bergvik Skog gadu atpakaļ ir ieguvis certifikātu FSC, kas vienkāršā valodā un vienkāršiem cilvēkiem būtu vairāk saprotams kā zaļais certifikāts. FSC certifikāts paredz to, ka uzņēmums, kurš ir ieguvis šo certifikātu, cenšas saglabāt dabas vērtības, ievērot sociālās vajadzības tieši cilvēkiem, kas darbojās mežā, un plus pie tā visa, lai tas arī viss dod kaut kādu ekonomisko gandarījumu. Patīkami, protams, atrasties tādā meža īpašumā un, kā saka, vest darbības ar tādiem meža īpašniekiem. Nav svarīgi, vai viņi ir lieli vai mazi, jā, bet kas domā ne tikai par materiālo labumu ieguvi mežā, bet arī nopietni piedomā pie meža atjaunošanas, jauna meža ieaudzēšanas un pats galvenais arī, kas nopietni piedomā pie esošo dabas vērtību saglabāšanas. Un pārsvarā mēs pārbaudām tās audzes, kas tiks nocirstas. Līdz ar to, lai netiktu nocirstas dabiskās meža vērtības, mēs viņas pārbaudām pirmām kārtām. Ja tur ir kaut kādas pazīmes vai uz dabisko meža biotopu, vai arī uz kādu potenciālo meža biotopu, tātad mēs tur rakstam savu atzinumu, un tajās platībās netiek nocirstas, un vispār faktiski tiek liekta visa mežsaimnieciskā darbība. Pateicoties zviedru uzņēmuma vēlmei atjaunot Latvijas mežu, ik gadu ir nodarbināta vismaz 300 Latgales ļaužu. Mūsu uzņēmums sadarbojas ar uzņēmumu Bergvik Skog jau 3. gadu, tad cieši jā, sākam mēs ar meža stādīšanu, un tā pamazam uzņemam apgriezienus un sākam veikt visu darbu ciklu, kas vajadzīgs, lai izaudzētu mežu. Mums jau 2 gadus Mežzinātnes institūtam Silā ir noslēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu Bergvik Skog tieši meža atjaunošanas un ieaudzēšanas jomā. Mēs organizējam sadarbības seminārus, gan apmācām viņu cilvēkus šeit, gan arī esam piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz Zviedriju, apstīties, kā šis lielais uzņēmums darbojās Zviedrijā. Runāt par Zviedrijā vai Latvijā vai citā Eiropas valstīs uzskatās, ka mūsu dienās tomēr ir svarīgi, nacionālā sajūta ir svarīga, ja runā par hokeju vai futbolu, teiksim. Bet ja runāt par ikdienu darbu un dzīvi, tā vajag vienkārši sadarboties Latvijā, Zviedrijam. Nav svarīgi, kādā valodā runā ārējs, galvenais, lai viņš to zemi mīlētu.